Sveiki, mani sauc Ginta, un šī ir Sikspārnes stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvs sveiciens visiem pozitīvi radošiem cilvēkiem šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Un galvenais jau īstenībā būt pozitīviem, jo tie pozitīvie cilvēki dzīvo tomēr laimīgāku dzīvi. Bet, jā, es gribēju vēl ielikt decembrī ar mazu stāstu, bet tā kā no rītdienas manai meitai jau ir brīvlaiks un tūlīt sākas Ziemassvētku garās brīvdienas, sapratu, ka īsti Ziemassvētku stāsts man nesanāks. Tādēļ šoreiz es jums piedāvāšu vlogveidīgu video. Teikšu, kā ir īstenībā, man parasti liekas, ka es nemāku vlogot. Un cik bieži es neesmu uzņēmusies, esmu uzfilmējusi, piemēram, 3-4 dienas, un tad paņem visu izdzēšu ārā. Bet šoreiz es centos noturēties, un es nezinu, vai jums tas interesēs vai nē, bet kas man patīk? Man vienmēr patīk tas, kad es neatceros, ko es darīju iepriekšējā dienā. Un nezinu vēl, ko es darīšu rītā. Jo es esmu spontāna un pavelkos uz visādām idejām un, jā, tad es ļaušu jums izskatīties tādā savā nedēļas vlogā ar maziem komentāriem apakšā, un tad jau tiekamies un es jums pastāstīšu, kādus gatavos darbiņus jūs īsti redzējāt.
Es ceru, ka jums tēja, kafija vai adīklis bija par rokai. Man ir mazliet kafija. Jā, tad es jums mazliet pakomentēšu, kurus darbiņus jūs redzēt. Jā, starp citu, es esmu Dženifers Steingāzes džemperītī, tātad zaļo lapu džemperītis pēc saistības, bet man viņš ir rozā spalva džempers. Spodinu savas spalvas. Kāpēc nav Ziemassvētku? Tāpēc, ka skapī stāv, sabursījās. Nebiju sagatavojusies kārtīgi. Es domāju, to ik viens saprot. Jā. Skapī iestāvas adījumiem faltītes skaistas. Labi, bet tātad kādus darbiņus jūs redzējāt? Jūs redzējāt pirmo darbiņu, un tur es jums pastāstīšu. Tātad man atsūtīja viena meitene ļoti detalizētu karogu, un viņa man prasīja, vai es šādu etno rakstiņu varu uzadīt. Un es biju laikam vienīgais cilvēks, kuru viņa uzrunājot, es šo rakstu pārveidoju melnbaltu un ieliku jau programmā, sataisot tā kā adījuma schēmu, un es viņai saku, klausies, nebūs labi. Uz 80 valdziņiem tas raksts ir izskatās diezgan nelāgi, par biezu, par daudz. Un tad viņi man atsūtīja citu schēmu, un es uztaisīju viņu uz, ja nemaldos, 50 valdziņiem. Un es viņai saku, man īsti nepatīk. Nē, bet viņa gribēja. Un sarunājām tā, ka es nekādas naudiņas neko neņēmu, es paņēmu uzadīju zeķītes, un tad es viņai aizsūtīju tātad, piedāvāju, gribi pēc, negribi nepēc. Tagad mazliet par to schēmiņu. Tā, mazmeklīti. Tātad ar to schēmu. Es ielikšu linku, un es ļoti ceru, ka es kaut kad uztaisīšu arī tādu tā kā pamācības video, kā no kaut kāda zīmējuma dabūt adīšanas schēmu, kā viņu izadīt. Lūk, tātad es šajā programmā dabūju. Es uzzīmēju arī prototipu tai zeķei šitā. Un, meitēm bija ar mieru, viss ok. Un tagad to schēmu man viņu vajag pārveidot, jo, lai arī kā programmā taisīt, viņa netaisa viņu tādu skaistu simetrisku. Ņēmu, līmēju entās lapiņas kopā un zīmēju schēmu. Lūk. Schēma nav vienkārša, bet tā ir pirmā daļa. Otrā daļa tai schēmai. Lūk, šādi te. Un tas viss ir manā radošajā dienas grāmatā, protams, un jau no gada sākšu jaunu dienas grāmatu. Bet par to es stāstīšu jau nākošu gadu. Un tātad es šo schēmu sākumā ņēmu un adīju. Tātad tur tāds aplīts priekšpusītē. Un līdz ar to man sanāca tas diediņš gāja visapkārt. Bet tā schēma ir tik tā kā svītriņās, ka tā kā es sāku adīt tur tos tā kā zirdziņus, izskatījās nevisai labi un par cik žakarts un reti, tad viņš savelk vēl to adījumu. Bet nebija ļoti savilkts, bet man nepatīk. Es to visu izārdīju ārā un paņēmu zīmējumu vienkārši uzšūvu. Kas man patīk? Man patīk, ja es izšuju uz adījuma kādu schēmu, kad izšūšanas diedziņš ir biezāks nekā tas, ar kuru ir radīts. Tā man ļoti labi izskatījās ar citu tām skelētu zeķītēm, ko es gadu sākumā adīju. Šeit man tā īsti nesanāca, un tas mazliet, kā tā meitene teica, mazliet bišķiņ dīvaini šur tur izskatījās. Tā bija, bet viss bija pareizi. Ar citu tas karogs. Es nestāstīšu jums precīzi un tam līdzīgi un nesaukšu kas un kā, bet tas ir tāds, kā mazas nācijas karogs, tā kā iedomājieties, tā kā lībieša, ja, būtu, bet krāsiņas viss tur atbilst pēc karogiem un tam līdzīgi. Tātad jūs redzējāt, tās bija pirmās zeķītes, kuras tās bija vīriešu zeķes, 44. izmērs, man pēc visiem parametriem, viss bija baigi labi. Blokators taisīja pati 44. kājas izmērs, kuras tādas dabūšu blokators.
Nākošā lieta, ko jūs redzējāt, kas man bija gatava, tie man bija puscimdiņi. Tos man pasūtīja, un redzot īstenībā manus vienus puscimdiņus ar saulītēm. Sieviete, kurai ir ausaklīšu džemperīts, un viņai vienkārši rokās viņš par īsu. Un mana radošā intuīcija teica, ka nevajag viņai ar saulītēm tos maucīšu, viņai vajag ar ausaklīšiem. Un es viņus uzadīju, kā visi mācēja, tā viņš man uzfilmēja, vai kā nemācēja, tā uzfilmēja, bet vienmēr sakot, kundze saņēma šos te ausaklīšu, tos uzrocīšus, roksildīšus, un viņi bija stāvā sajūsmā, esot tik skaisti izskaties. Protams, es to nezinu un tā, bet man būs nākošie vēl jāda. Bet tas būs pa plāniem. Nākošais, ko jūs redzējāt meistarklasi. Tātad es piedalījos Baibas Jautaiķes meistarklasītē. Īstenībā baigi forši man patika tas, ka tajā meistarklasītē tātad viņa ir virtuāla un viņā var piedalīties ik viens, kas vēlās. Kad tu sēdi mājās praktiski pidžamā, dzer kafiju un piedalījies meistarklasītē un visu kaut ko uzzini, iemācies, un es iemācījos vismaz 3 lietiņas, un tas ir baigi forši, bet es viņas gribu paturēt prātā, un līdz ar to es gribu paturpināt. Tātad es gribu to cimdiņu uzadīt īstenībā, ja, un tātad cimdiņā ir odziņas, te ir sirsniņas, un te ir zaķīši. Un man patīk tās bārkstiņas, ja, un bārkstiņas tātad sadīja ar letlopīdzīju. Šis ir paraugs, un to es likšu savā aprakstu kastītē, aprakstu mapītē. Un galvenais, kad uzvelk rokā, viņš ir tiešām ļoti, ļoti silts. Es šo ideju gribu attīstīt, es gribu pamēģināt. Šeit ir ļoti interesanti. Uzraukuma maliņa jūs visdrīzāk neredzēsiet, jo sark no krāsu kamera vienkārši uzspridzina. Bet viņa ir tāda dubulta pīnīte, ļoti, ļoti skaista. Balnītis. Šeit ir īstenībā viens labiskais, bet viņš izskatās kā dubults labiskais. Jā, un, protams, bārkstiņas, pušķīši. Viņus var dadīt dažādi no jēlvilnas. Man ir no letlopī. Starp citu, jā, tātad tur tika piedāvāts plotlopī, ko tur varētu, man pāces, jēldzīju, adalongu jēldzīju likt iekšā tādos pušķīšos. Visu var. Galvenais, tā doma ir iekšā, ka ir tādi forši tādi pušķīši, tādi siltumu uzturoši, bārkšveidīgi. Tātad tas siltums tur saglabājas, un tas rociņiet baigi forši silti. Tātad Baiba Jautaiķe, viņa tātad parādīja Kanādā, kā āda šos cimdiņus, un viņi ir ļoti tur populāri. Un kā viņa teica, tātad Norvēģijā un Zviedrijā arī ir šo cimdiņu, tā kā tradīcija ir, bet cik viņa uzturēta, to es īsti nezinu, bet Kanādā tādas ļoti daudz un dikti ādā. Tā. Trešā lieta, ko jūs video redzējāt, lūk, šīs te zeķes. Šodien ir pirmdiena. Es biju domājis, ka viņas būs uz pirmdienu gatavs. Nav. Viņas būs uz rītdienu gatavs, līdz ar to rītā iznāk šis stāstiņš. Ja es paspēšu viņas ielikšu, ja nē, tad vienkārši būs bildītes Instagramā. Jo, kāpēc rīt būs gatavs? Tādēļ, kā parasti es saku, jūs man kādreiz varat paprasīt, ko man ļoti, ļoti nepatīk adīt. Es atbildēšu, un jūs to neticēsiet. Bet, tātad, kā es parasti saku, abas zeķes es adu vienlaicīgi. Un šeit es uzreiz varu teikt, nekad nesaki nekad. Es teicu, ka 2 pusadatām, un zeķu dzīves nekad neadīšu vairāk pusgarās zeķes. Kā tad? Paprasīja man, un atkal ādu. Bet nu viņas ir skaistas, tas rakstīņš arī ir skaists. Viņas būs ļoti, ļoti foršas. Tātad abas man ir nonākušas līdz papēdītim. Tātad es to šodien uzadu, rīt sūtu prom, jo es vairāk nevaru kavēties, man jau citu darbiņu sauc. Jā, tātad tas ir tas, ko jūs redzējāt par vairāk gataviem darbiem. 3 darbiņi. Tās tātad etnozeķītes, ausaklīšu uzrocīši un būs šīs te, kas varbūt iekļaut šajā stāstā varbītē. Tā, tagad vēl, te es gribu pateikt īstenībā mazu paldies
mazu, lielu, sirsnīgu paldies Veronikai. Lūk, es dabūju arī no Veronikas dziju, viņas paškrāsoto zeķu dziju. Un, jā, tādā mazā barterītī. Bet īstenībā vajag foršā sirsnīgā Ziemassvētku tādā pasākumiņā. Un liels paldies Veronikai. Tā, tagad nākošais, ko es gribēju parādīt, pastāstīt. Par plāniem. Jā, tātad, kā jau es teicu, es nevaru daudz kavēties īstenībā ar šīm zeķītēm, jo man jau citi plāniņi ir uz priekšu. Un es nezinu, vai šajā mēnesī vēl paspējuši kādu stāstu ierakstīt. Tādēļ man ir plānos, uzmetumos 3 darbiņi vēl šo mēnesi paredzēti. Man ir jāuzvada vēl vieni mauči, roksilži ar ausaklīšiem. Tā, rādīšu. Tā kā man baltā vilniņa vairāk nav, jo Klipana saulē pēdējo reizi nebija baltā vilniņa, es likšu drops floriņu. Es domāju, ka 2 pavadienos. Likšu Klipana saules sarkanos diedziņus, kas man bija zvaigžņu džemperītī. Un par cik man, kā man prasa, tā es daru. Vajadzīga zaļa krāsiņa ar zaļām krāsņām. Es esmu diezgan uz jūsmu mājās vienkārši arsenālā nav. Tad rādu. Ja laukos es uztamborē ļoti skaistu kamolu groziņu, tad pilsētā man viņš vēl nav gatavs. Pilsētā man ir kamolu trauciņš. Un es likšu klāt, taisīšu atkal dzīvu testiņu. Es ceru, ka es nofilmēšu un parādīšu kaut kad arī atsevišķi. Un likšu klāt šādu te zaļu krāsu. Bet šī zaļā krāsa ir no Hobby Wool. Vecerīgā veikaliņš. Ja nemaldos Hobby Wool, kur Ieva Ozoliņa strādā, un tur ir tie skaistie foršie komplektiņi, kur var radīt dūrēnīšus, zeķītes un tam līdzīgi. Un, jā, nu, šitais zaļais man būs ieskā 3. krāsiņa. Atkal būs skaisti ausaklīšu mauči, roksilži, es domāju, tos nākošā gada 1. stāstājas jums parādīšu. Un tad man vienkārši būs jāpārbauda, vai krāsiņu laiž vai nelaiž. Tas, ka laiž ārā, tas, kāda dzīve, tas nav noteicošais, vai adījums varētu sakrāsoties vai nē, jo iespējams citas ir apstrādātas tā, ka viņas pat neuzņem to krāsiņu. Līdz ar to man būs tāds foršs dzīvu testiņš. Nākošā lieta, jā, ietīties šallē. Tātad es adu baltā krāsā viņu, agros, rītos, tādos pustumšos, un līdz ar to radu gaišāku rītu sev. Tātad es vēlos šo šalli pabeigt, arī uzfilmēt, lai jūs redzat, kā viņu adu es. Varbūt arī uzadiet jūs kādreiz, ja jums tāda vēlme būs. Jā, tie mani plāni. Redzējāt, ko es esmu sastrādājusi, ko es plānoju sastrādāt. Kas man tagad ir procesā? Nu, zeķu papēdīšu. Jā, bet tas tā. Jā, tas arī, man liekas, šajā stāstā būs viss. Es ceru, ka es jūs ļoti neaizkavēju ar to sākotnējo daļu, ar to vlogu. Bet es nezinu, vai īsti man sanāca vlogot vai nē, vai man pašai tas patīk vai nē. Varbūt pēc gada man patiks. Pašlaik es vēl tā, es īsti šaubos, bet ir momentiņi, kas man ļoti patīk. Lai nu kā, es ceru, ka jūs mazliet izbaudījāt manu sabiedrību. Es jūs mazliet izklaidēju. Un, jā, tas laikam, es domāju, šajā stāstā arī būs viss.
šajā stāstā arī būs viss. Es priecāšos par īkšķīti, pateikšos par kanālu abonēšanu. Priecāšos, ja jūs kāds pateiksiet, patīk tāds vlogs vai nē, jo reizēm es atrodu tādas pērles, ko īstenībā darētu citiem parādīt, pastāstīt, bet vienmēr aizmirst to kameru ieslēgt. Tā arī šajā reizē es tik daudz, ko jums neparādīju īstenībā kādas radošas dāvanas un saldas dāvanas, kur un kā atrast un ko nopirkt un visu kaut ko tādu. Ja jums tas interesē, ja jums tas patīk, droši rakstiet, sakiet, ielieciet īkšķīt un tiksimies droši vien jau, kad jaunajā, laimīgajā gadā. Tādēļ novēlēšu jums visiem skaistus, mīļus, jaukus, gaišus Ziemassvētkus un radoši iesākt jauno gadu. Paldies, ka noskatījāties un atā!